Viņam šodien nomira suns, un tu viņam zvani. Ko es tu domāju? Te tu veic augstos zvanus. Šis video būs par to, ka augstajos zvanos mēs nevaram kontrolēt lielāko daļu no notikumiem. Respektīvi, ja mēs veicam augsto zvanu, mēs nevaram kontrolēt to, kurā brīdī mēs trāpam klientam ar šo zvanu. Varbūt viņam tiešām tajā dienā ir nomiris suns, un viņam tā diena ir pilnīgi neveiksmīga. Un tad pazvanām mēs, un mēs dabūnam tur trūkties tā, ka maz neliekas. Savukārt, ja mēs būtu šim pašam klientam zvanījuši citā dienā, ja? Varbūt tie dienu iepriekš vai nedēļu pēc tam, saruna būtu bijusi pilnīgi savādāka. Tātad mēs nevaram kontrolēt nec to, kad mēs viņam pazvanām, nec to, cik viņš aizņemts tajā brīdī. Varbūt tas klients ir aizņemts, skrien tur ar 3 bērniem, ar nokrāvēs ar somām no viena treniņa uz otru skrējienā, tur mašīnā kāp iekšā, nevar runāt, ja? Un vienkārši tas brīdis ir ļoti nepiemērots sarunai. Mēs nezinām, kāda ir bijusi klienta pieredze ar iepriekš līdzīgiem zvaniem. Varbūt viņam tajā dienā ir pazvanījuši jau 3 pārdevēji augstajos zvanos, briesmīgos zvanos, un 4. ja viņš izdzird, ka viņam atkal zvana kāds nepazīstams, tad vienkārši uz dabūnu trūkties. Tad mēs nekontrolējam ļoti daudz lietas. Un tieši tāpēc šis ir galvenais iemesls, kāpēc mēs tieši augstajos zvanos, vispār jau pārdošanā kā tādā, bet arī īpaši augstajos zvanos, neko neuztveram personīgi. Jo tas atteikums tajā brīdī nav atteikums jums. Tas klients nezina, nec jūs, nec kur jūs strādājat, labi, varbūt to zina, ja? Nec kur jūs dzīvojat, nec kā jūs izskatāties, neko par jums nezina. Ja? Tas nav atteikums jums personīgi. Tas nav tieši tāpēc, ka tu zvani. Tas nav tāpēc, ka tu tieši tu zvani. Atteikums vienkārši tam konkrētajam zvanam, tam konkrētajam piedāvājumam tajā brīdī. Tas nav arī tas nenozīmē, ka tas nebūs arī pēc dienas. Tas nenozīmē, ka nebūs pēc nedēļas. Tas ir tajā konkrētajā brīdī, tas ir tieši tam zvanam. Tāpēc neuztraucamies par lietām, kuras mēs nevaram kontrolēt. Augstajos zvanos mēs nekontrolējam šīs lietas. Ir lietas, kuras mēs varam ietekmēt, bet vienalga nevaram pilnībā kontrolēt. Piemēram, mēs varam ietekmēt to, cik daudz laika klients būs gatavs veltīt sarunai, bet mēs nevaram to pilnībā kontrolēt. Mēs varam mēģināt to ietekmēt ar vārdiem, ko mēs sakam, kā mēs viņus sakam, ja, kā mēs sākam šo sarunu un kā mēs viņu uzrunājam. Mēs varam to ietekmēt, bet mēs nevaram vienalga pilnībā kontrolēt. Mēs varam mēģināt ietekmēt viņa gatavību mūs uzklausīt, bet atkal jau mēs nevaram pilnībā kontrolēt. Mums vispār pārdošanā kā tādā, it īpaši augstajos zvanos, ir jāfokusējas uz lietām, ko mēs varam kontrolēt. Un ko tad mēs varam kontrolēt, draugi mīļie? Mēs varam kontrolēt savu balsi, mēs varam kontrolēt vārdus, kurus mēs sakam. Mēs varam kontrolēt balss toni, kā mēs viņus sakam. Mēs varam kontrolēt vai mēs smaidam sarunas brīdī vai nesmaidam. Mēs varam kontrolēt savu ķermeņa valodu. Tās ir tās lietas, ko mēs varam kontrolēt. Mēs varam kontrolēt to, kā mēs reaģējam uz klienta teikto. Ja viņš mums tur, pasaka, nē, nav laika, ja? Vai mēs varam to uztvert pilnīgi normāli, vai mēs varam no sērijas tur ieņemt aizstāvēšanās pozīciju. Tās ir lietas, ko mēs kontrolējam. Un kāpēc ir svarīgi ķermeņa valoda un smaids sarunas laikā? Tāpēc, ka ja tev ķermeņa valoda ir šāda un tu esi ar smaidu uz lūpām un zvani klientam, tev balss izklausīsies pavisam savādāk, nekā ja tu zvanīsi šādi te sakņupis un saliecies. Ja? Tāpēc stāvot kājās, taisni muguru, smaids lūpām un tavu balsi izklausīsies pilnīgi savādāk, nekā viņa būs, ja tu sēdēsi sakņupis šādā pozā. Tāpēc kontrolējam to, ko mēs varam kontrolēt un fokusējamies uz lietām, kuras mēs varam vispār ietekmēt. Ja? Tātad nefokusējamies lietām, par kurām mums nav kontrols. Mums nav kontrols par to, kad mēs pazvanām, mums nav kontrols par klienta garstāvokli, mums nav kontrols par viņa dienas notikumiem, mums nav kontrols ne par ko no tā visa. Ja mēs izdarām labāko, ko mēs varējām izdarīt, tas ir viss, kas ir nepieciešams. Jo, atkal jau, mēs nezinām, kas ir sarunas, kas ir klausos otrā galā un kāda ir viņa diena. Ja? Ļoti vienkārši, draugi. Tāpēc smaids, pārliecinātība, sagatavotība, ķermeņa valoda, balss tonis, šīs lietas jūs pilnībā kontrolējat, fokusēties uz tām, un jūsu zvani būs lielākoties veiksmīgi. Ceru, ka bija noderīgi, un ja tu gribi iemācīties par un ap augstiem zvaniem, ļoti daudz satura un īsti piemēri, kā es pats veicu augstos zvanus, ir atrodami online pārdošanas apmācību platformā.
Tur ir daudz dažādas nozares, kurās mēs augstus klientus pārvēršam par tikšanām. Un, daudz var iemācīties. Un struktūrā ir pieeja augstiem zvaniem. Tā kā, ja bija interesanti, pievienojies links aprakstā. Čau!